30. martā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonu zālē notika biedrības Latvijas Jūrniecības Savienība gadskārtējā biedru pilnsapulce, kuras laikā tika diskutēts par jūrniecības nozarē svarīgiem jautājumiem. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas jūrniecības departamenta direktora Laima Rituma un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars pasniedza nozares gada balvas par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā. Tās saņēma tālbraucēju kapteiņi Visvaldis Feldmanis un Alberts Evertovskis. Šogad mums ir vēlēšanu gads. Sakarā ar to, kad gadiem ilgi netiek ievēroti Jūrniecības savienības statūti par Jūrniecības savienības valdes darbību. Viņi netiek sasaukti, kā to nosaka statūti, neretākā reizi kvartālā. It sevišķi šī sapulce, pirms šīs sapulces valde netika sasaukta, un tie dokumenti, kurus vajadzēja izskatīt valdi, apstiprināt, papildināt vai neapstiprināt. Es kā valdes loceklis saņēmu 5 minūtes pirms šīs sapulces. Un tāpēc līdz ar to es gribētu piedāvāt tādu variantu, ka šodien neizskatīt jautājumu par valdes vēlēšanu un priekšstādātāju vēlēšanu, bet kādas notiek statūtos, sasaukt vispirms valdi, izskatīt jautājumus, izstrādāt, apstiprināt valdē un ieteikt tālākai apstiprināšanai sapulcē. Un tieši šo jautājumu atlikt vēlāk laiku un nosacīt mēnesi, 2, kad visi materiāli būs sagatavoti attiecīgi likumdošanai un Jūrniecības savienības statūtā. Tā, ka, ja jūs negribat balsot par manu priekšlikumu, izņemot šo punktu, es esmu spiests jūsu dēļ pamest šo sapulci. Paldies! Vērtēt var jebkuru lietu dažādi, bet tie pamatu uzdevumi, kas bija Jūrniecības savienībā, es domāju, ka viņi ir izpildīti. Un galvenie tie bija strīdus momenti, faktiski tā formālā pieeja. Ja. Ne visas formalitātes ir ievērotas tajā darbā, bet par konkrētiem darbu neizpildēm vai kaut kādām citām neizdarībām, neviens nekādas iebildes necēla. Tā kā es uzskatu, ka tas ir galvenais padarītais darbs. Jāpiekrīt biedru kritikai un jālabojās. Jebkuru darbu var noteikti izdarīt labāk. Jā, man ir savs viedoklis, tā kā es esmu bijis pie šīs organizācijas dibināšanas un zinu, kā kādreiz strādāja šī savienība, ja, tad man liekas, ka pēdējos gados mēs neko praktiski nedaram, ja, dzīvojam uz vecām iestrādēm, teiksim, izdodam gada grāmatu un saņemam naudu no Ostas attīstības fonda, kas jau sen bija savā laikā darījis tiem cilvēkiem, kas kādreiz to visu darīja. Ja, tā kā mēs esam pārvērtušies manā skatījumā par tādu pensionāru biedrību, ja, kur vienreiz gadā sanāk, ja, paklausās jūras administrācijas pārstāvis, izglītības iestāžu pārstāvis, pieņem skaistas rezolūcijas, bet ar to arī nekas tālāk vairs netiek darīts. Manā izpratnē, tas vairs neatbilst mūsu statūtiem un mūsu mērķiem. Mēs bija atlikt, ja, pēc debatēm sarīkot, pārtraukumu izsludināt. Ja? Otrs, tas ir jūsu priekšlikums pēc mēneša, es pēc kārtas sauc. Un trešais, Imanta Burvja priekšlikums pēc gada, pagarinot valdes pilnvaras. Lūdzu, balsojam. Tā, 1, 2, 3. 6. Tā, otrs priekšlikums par atlikšanu uz mēnesi. Jā, tā, skaitam. 10, 11. Un pēdējais uz veselu gadu atlikt, pagarinot esošās valdes pilnvaras.
bet precīzi 24. Tā pilnvaras esošās valdes un pēc gada rīkojam pārvēlēšanas, valdes pārvēlēšanas sapulces. Šis ir sabiedriska organizācija, un sabiedriskā organizācija valda demokrātija. Mēs neatrodamies Ziemeļkorejā, nekādā citā vietā, kur ir pilnīgi iespējams savādāks tā pieeja, kad nav iespējams nevienam izteikties. Šeit es arī redzēju, sapratu, ka tādas reizes nenotiek bieži, kad cilvēki aktīvi diskutē par darba kārtību un balso par darba kārtības punktiem. Un es domāju, ka tas arī tas, kas man ar šo izteicienu tādu radīja. Manā skatījumā ļoti perspektīva un ļoti potenciāls ir milzīgs. Mēs redzam, piemēram, kas notiek, piemēram, Barents jūrā, kur notiek šobrīd šī faktiski Eiropas Savienības, Norvēģijas, Krievijas cīņa par šiem krabju resursiem, kur viena no lielākajām flotēm, faktiski nevis viena no lielākām, bet lielākā flote peld zem Latvijas karoga. Un tā ir milzīga industrija, tie ir simtiem miljonu eiro vai pat miljārdos gados mērām industrija, kas varētu ienest Latvijas tautsaimniecībai, mūsu jebkurai nozarei papildus finansējumu, tā veselības aprūpe, drošība, aizsardzības sistēma, viss. Tā kā es uzskatu personīgi, ka visi jūras jautājumi, jūras lietas, kas saistās arī ne tikai par transports un loģistikas kuģi, bet tā ir arī zivsaimniecība, un tā ir ne tikai Baltijas jūra, tā ir faktiski visas pasaules jūras, kur mums ir iespējams šo nozari, šo industriju attīstīt. Tā kā faktiski darbs ir jāiegulda kapitāls, un mēs pie tā strādājam. Un arī, zinu, kad arī premjeram ir attiecīgi uzstādījumi, sevišķi par lietām, kuriem mūsējie kuģi atrodas, ka viņiem jāturpina un jāstrādā, lai mums ir jāveicina, lai viņi varētu arī attīstīties. Tā kā milzīga industrija un faktiski ir no šiem kungiem, kas ir daļa daudziem, viņiem ir sirmām galvām, viņus nevar nenovērtēt. Tā ir viņa pienesums mūsu valstiskumam, mūsu dabas pastāvēšanai bijis milzīgs. Vai Latvijas jūrniecības gada grāmata ir Latvijas un nozares jūra veiksmes stāsts? Es nevaru teikt par saturu teiksiet jūs, bet par pašu faktu. Gan es varu teikt, ka šī grāmata ir veiksmes stāsts, tā ir 23. grāmata, ir bijuši dažādi laiki, ir bijuši dažādi finansējumi. Tagad finansējums tiek rasts no Ostu attīstības fonda, ko Jūrniecības savienība ir mācējusi nokārtot, izkārtot, pārliecināt. Acīm redzot, autoru kolektīvs, kas raksta šo grāmatu, ir mācējuši apstiprināt to, ka mēs esam tik spējīgi pastāstīt par nozari, ka ostas un dzelzceļš, kas arī šīs nozares pārstāvji, ir gatavi dot naudu, lai šī grāmata iznāktu un lai mēs varētu atstāt vēsturē pēdas. Man liekas, ka kādas saliedēšanās vai organizēšanās process notiek tad, kad ir kādas problēmas milzīgas. Ja? Kad nav kaut kas izdarīts, ka kaut kas sagāžas, sabrūk, ka kaut kas notiek. Ja? Tad, kad ir slikti, tad tauta apvienojas. Tad, kad ir labi, nosacīti labi, tad viss tā kā šļūka katrs uz savu pusi. Un es domāju, ka Jūrniecības savienībā, patiesībā tā ir tāda vecu cilvēku sanākšanas vieta, vai, labi, veci nav, senioru sanākšanas vieta, ja, bet es nezinu, vai šodien te kaut ko var mainīt. Tur ir notiek konkurss, ēnkurs, ir jauni cilvēki. Akadēmijā, tagad Liepājas Jūrniecības koledžā ienāk daži jaunie pasniedzēji, kas ir jau šo koledžu absolvējuši. Notiek kaut kāda mazlietiņa rotācija. Tikai tad, ja nāks jauni cilvēki ar jaunām idejām, tikai tad būs. Tie, kas šobrīd ir, viņi sanāks reizi gadā, valde kritizēs savu prezidentu par to, ka viņš viņus nav aicinājis kopā, ja? Tad kalambūrs, ja? Apvainosies, ies projām, nāks atpakaļ, balsos pret, vērtēs slikti valde Jūrniecības savienības darbu, kuru pašiem bija jāorganizē. Kas tas ir? Tā ir neredzēšana bildi kopumā. Bet es domāju, ka tie, kas šobrīd organizē šo te Jūrniecības savienības darbu, es varu teikt, paldies Dievam, ka viņi dara to, ko viņi tagad dara. Un nenovērtēt, piemēram, Jatera ieguldījumu būtu mazākais
muļķīgi, ja? Jo tie, kas saka, neko nedara, tad viņiem vajadzētu pasūtīt vainagus un iet uz visām bērēm. Viņiem vajadzētu piedalīties izlaidumos, enkuros, visur viņiem vajadzētu būt klāt, un tas ir reāls darbs, ko dara Vjaters, īpaši par to nekungstot. Viņš to dara, tāpēc, ka tas ir viņa pienākums, bet teikt, ka neko nedara, arī nevar. Ja? Kaut vai tas, ka Jūrniecības savienība sēž ostu padomē, Jūrniecības savienība izdod gadu grāmatu, ka Jūrniecības savienība piedalās enkurā, tas ir daudz. Bet kaut ko mainīt, es domāju, ka šī sabiedrība nemainīs. Šī sabiedrība sanāks kopā, runās un mainīs, ja nāks jauni.